Sveiki, mans vārds ir Sauls Putāns. Mēs esam demo virtuvē, kas ir Sky & Cash & Carry eksperimentāla virtuve. Un šodien es gatavošu arroz con pollo. Sākšu ar to, kad ņemu vistu un es viņu sadalīšu. Vistai paliek kauliņi, tā lai ir garšīgāk. Tad es atstāju gan ādu, gan smuki kauliņu, kas iedos papildus garšu. Vistu nedaudz iemarinēšu, un, lai to izdarītu, es pieliešu olīveļu, piebēršu paprikas pulveri, kuminu, jūras sāli un melnos piparus. Tagad to visu apmaisu, lai garšvielas vienmērīgi pārklāja vistu. Ieslēgšu pannu, tā likšu cepties vistu. Kamēr cepas vista, es jau sagriezīšu sīpolu. Vista apcepta, viņu ņemu nost un uz tās pašas pannas lieku cept sīpolu, raudeni, vēl kuminu, paprikas pulveri. Sīpoli ar garšvielām ir apcepti, es pievienošu balpīnu. Rīsus es izmantošu ar borjo, bet pirms es viņus likšu klāt, es viņus paskalošu ūdenī, lai viņi vienmērīgāk izvārās. Te es esmu izcepis papriku, dažādu krāsu, ko es sagriezīšu smalkāk tomātu filējas. Es apmaisu. Un te es pielikšu tādu tomātu mērci. Šī ir mērce, kas ir respektīvi, kad es filēju tomātus, man palika iekšā, kuras sablenderēju. Rīsi ir noskalot, tagad es viņus likšu iekšā, pievienoju vistas buljonu. Un ielieku iekšā arī vistu. Tagad es nogriežu vidēju temperatūru, uzlieku vāku un atstāju uz kādu pusstundu, lai gatavojās. Pa to laiku izvārīsies rīsi un izsautēsies vista. Bet ik pa laikam ir jāpaskatās, kā vai viņš nepiedeg, un varbūt, ka vajag papildināt nedaudz buljonu, ja ir pa maz šķidrums. Mūsu arroz con pollo vēl nav gatavs, bet es izdarīšu vienu lietu, lai viņu vieglāk ēst. Es vistu, kas jau mums ir gatava, sagriezīšu smalkāk, bet es arī noņemšu ādu un kaulus, kādas 3-4 minūtes pirms gatavības pielieku zirnīšus. Tad ir izauguši fantastiski lakši, svaigi lakši, kurus labāk izmantot visās receptēs tiploku vietā. Tad es viņus vienkārši paņemu, sagriežu un pievienoju mūsu receptei. Arroz con pollo ir gatavs. Es viņu šķīvī nelikšu, atstāšu tāpat pannā, ko var arī uzservēt smuki uz galda. Nedaudz nodekorēšu ar paprikas pilieniem, zelteniem un sarkaniem. Šodienas kubas garša ir gatava. Smaržo fantastiski, garšo lieliski. Gatavojiet mājās, gatavojiet garšīgi un daudzveidīgi.